tikšot atjaunota paviljona banga, vēsturiskā izskata celtne. Tas ir patiešām iepriecinoša ziņa, un gribu nedaudz pastāstīt par šī paviljona tapšanas un eksistences vēsturi. 1903. gada vasarā, augusta sākumā, Liepājā ar lielu galmnieku delegāciju kopā ieradās Krievijas imperators Nikolais II. Viņam tika norganizēta grandioza sagaidīšana. Visa lielā iela tika izrotāta ar vairākiem goda vārtiem, krepapīra lentām, nacionālo karogu krāsās, spēlēja vairāk orķestri, bet neatpalika arī Kurzemes muižniecība. Baroni Mēdemi, Volfi, Kaizerlingi, Manteifeļu dzimta no Kazdangas, tā teikt, sameta kolekti un pasūtīja uzbūvēt saucamo cara paviljonu, kopā, protams, ar furšeta uzsaukumu Krievijas imperatoram. Paviljonu uzbūvēja ļoti ātrā tempā. Maijā sāk celtniecības darbus, un uz cara vizītes laiku tas jau smaržoja pēc svaigas krāsas. Novietojums Jūrmalas parks, Jūrmalas parka jauno apstādījumu vai anlāgu zona, uz ziemeļiem, uz vecās slimnīcas pusi nogrāmtēja celiņus, un parka promenāde bija gatava. Pēc cara vizītes Kurzemes muižniecībai šis paviljons vairs nebija vajadzīgs, un tā ar svinīgu dāvinājumu aktu šo celtni, šo gaisīgo, vieglu līniju izliekumu logos ar mazliet ķīniešu stila jumta izbūvēm uzdāvināja pilsētai. Pilsēta, protams, ar pateicību pieņēma, bet bija jaunas rūpes, bija jāizsludina nomnieka konkurss. Tas arī pieteicās diezgan ātri, un nomnieks norganizēja šeit vasaras kafejnīcu, kur pie ieejas stāvēja vairāki saldējumu pārdevēju rati, varēja nopirkt zelteri, augļūdeni, varēja nopirkt kādas kūciņas, dažādas citus našķus bērniem, bet 1906. gada decembrī paviljons nodega. Kā mēļoja, paviljons jau iemiesoja sevī divas toreiz sociāldemokrātu nīstas varas, vācu muižniecības un krievu carismu varu. Un tādēļ paviljons nodega līdz pamatiem. 1907. gada vasarā Liepājas pilsētas dome lēma par paviljonu atkal atjaunošanu. Tika saņemts paviljona apdrošināšanas naudas prēmija 33 000 rubļu apmērā. Tā bija liela nauda, un pēc aprēķiniem atjaunošana arī varēja atmaksāties par šo summu. 1908. gadā tika uzaicināts iepriekšējā paviljona arhitekts Demme, kurš no saviem noputējušajiem skapjiem izņēma vecās skices, tās atjaunoja, būvkomisijai piestādīja, un paviljons 1909. gada vasaras sezonā bija gatavs ar dažām izmaiņām. Paviljonam piecēla klāt nelielu piebuvi, kas bija domāts sargam, lai tas sargātu paviljonu arī ziemas periodā, sevišķi no ļaunprātīgajiem neliešiem sociāldemokrātiem, un paviljona kafejnīcu, kafetēriju pieslēdza pilsētas ūdensvadu un kanalizācijas tīklam. Paviljons pastāvēja gandrīz 100 gadus, līdz 90. gadu sākumā nodega zilās liesmās, un atkal palika tikai pamati.